Labdien, mani sauc Iena Andersone. Paskatīsimies, ko mums kādu informāciju teiks par kādu negodīgu cilvēku, par zakšanu. Par zakšanu te ir runa par kādu sievieti. Par sodu. Melnais kaķis. Drīzāk melnais kaķis grib sodīt sievieti. Tā ir būtne. Nav godīgs cilvēks. Viņam ir daudz tādas enerģijas, alkatīgas enerģijas. Negatīvas īpašības, ar ko netiek galā, egoisms, veiksme, grib būt veiksmīgs. Viņam ir grūta nasta, bet arī tai sievietei tā sadarbība ir grūta ar šo cilvēku. Un ir vajadzīga attīrīšana. Viņu starpā ir vajadzīga attīrīšana, tur savstarpēji ir nesaskaņas, sirds to jūt. Sirds jau to saka. Lai jūs varētu vākt savu ražu, tas ir jāatrisina, ja ir ar kādu cilvēku nesaskaņas. Tas ir jāatrisina. Tās var būt arī slēptās nesaskaņas. Ir vajadzīga aizsardzība no tā cilvēka, lai jūs savu ražu vāktu, jo ir negodīga rīcība, jo jūsu resursus atņem. Jūsu resursus tas atņem. Jūsu spēku atņem. Dzimta to jums nodod tagad. Tagad jums stāsta, ka tas ir jāatrisina, lai jūs saglabātu savu prieku un apmierinājumu. Ir lietas, kas ir vajadzīgs iesaistīt no ārpuses kādu, lai šo lietu, tās nesaskaņas, varbūt ar oficiālām lietām, kas dokumentu lietām saistība, lai tas neieilgtu, nebūtu kā slimība. Jo, ja to neatrisinās, tagad tas pārvērtīsies slimībā un lielās problēmās. Ja šo situāciju ir vajadzīgas pārmaiņas un no tā aiziet. Šķirties no. Ir jāatrod izeja, lai izšķirtu to situāciju. Draudzīgā ceļā, bez cīņas, jo atcerieties, katram sava taisnība.
katram sava taisnība, bet te vēlreiz ir, ka no ārpuses var palīdzēt. No ārpuses var palīdzēt. Jūs turpiniet darboties ar sociālajiem tīkliem. Jums palīdzēs. Lai tagad varbūt jums būs naudas tēriņi, bet jā, un viltība. Lai ir vajadzīgi pagaidām tie naudas tēriņi, tā sanāk, lai pacīnītos ar viltnieku. Ir vajadzīgi. Lai pēc tam vai nu atrastu tādu savienību, kas būtu piemēroti jums, ir jāatrod. Jāatrod cilvēks, varbūt, kurš var jums palīdzēt. Ja jūs paši tieši nespējat, tad jums ir jāgriežas pie kāda, kas var atrisināt to viltnieka, no tā viltnieka, lai atbrīvotos no tā viltnieka. Lai uzsāktu citu, un jā, kā kuģīši aizietu uz citu situāciju, atrastu kaut ko citu. Tā spēle ir jāizbeidz, un vajadzīgas tai situācijai pilnīgi cita izeja. Tā kā tagad šobrīd jūs nedrīkstat atstāt. Jo, ja atstāsiet, tas, kā teikt, būs par problēmu un slimībā var rasties. Jums jau veselības problēmas var rasties. Dēļ tāda viltnieka. To gribēja pateikt tādu vēstījumu kārtis. Līdz citai reizei.